Jautājums tev. Ja mēs paņemam ledu un ūdeni, tos abus salīdzinām, Jā. kurš ir blīvāks, ledus vai ūdens? Ūdens. Kāpēc tu tā domā? Ziema ledus ir augšā. Tad ziemā ledus uzpeld virs ūdens. Jā. Kāpēc arī ir? Jā, šeit ir svarīgi ievērot un saprast to, ka cietība un blīvums nav viens un tas pats. Ja skaties, iedomājies, istabas temperatūrā Jā. parasti visi metāli ir cieti, bet izņemot ir viens metāls, kurš ir šķidrs. Ja mēs ņemam tīrus metālus, zini tādu? Agrāk izmantot termometros. Kā tas sauc? Dzīvsudrabs. Dzīvsudrabs. Un sanāk, dzīvsudrabs ir šķidrs, pareizi? Jā. Bet, ja man būtu, pieņemsim, tāds te trauks, šajā gadījumā man ir ūdens, bet ja tur būtu iekšā dzīvsudrabs, es varētu uzmest, pieņemsim, naglas, dzelzs naglas. Man naglas peldētu kā putuplasta gabaliņi. Iedomājies, naglas, kas parasti ūdenī grimst un var pacelt un kas smags šķiet, tad izrādās dzīvsudrabs ir daudz blīvāks un naglas uzpeld kā putuplasts. Jā. Pat svina lodītes uzpeldēs kā putuplasts, jo blīvums dzīvsudram ir daudz lielāks nekā citiem metāliem. Vienīgais, kas volframa gabaliņš, tas gan nogrims. Tā, mums ir ūdens, un ja es paņemšu ledus gabaliņu, mēs vienkārši iemetīsim iekšā, man rekur ir 2 ledus gabaliņi, ja? Un tad tos 2 ledus gabaliņus iemetam iekšā. Tu vari redzēt, ja mums ledus, es viņu pat, ja cenšos iegrūst iekšā, man ledus uzpeld. Tas nozīmē to, ka tas darbojas kā koks vai putuplasts, kas tieši tāpat uzpeld, un tādā veidā mēs redzētu, ka man blīvums ir mazāks nekā ūdenī. Ja mēs paņemam eļu un ieliekam ledu, interesanti, ledus peldēs vai nogrims? Nogrims. Nogrims. Jā. Pamēģināsim, pārbaudīsim, rekur, ja es paņemu šādi, un man ir ledus gabaliņš. Sākumā iemetīsim vienu. Jā. Man bija pastīsimies, kas tad notiks, vai tiešām ledus nogrims, ja es to ielikšu eļļā. Ļoti. Tad blīvums ir ļoti līdzīgs kā ledum, un tu pasties, bet ledus grimst eļļā, jo ledus blīvums ir nedaudz lielāks nekā eļļai. Paņemsim tagad un pārbaudīsim vēl vienu interesantu lietu. Skaties, ja es paņemu kā reiz ledus gabalu, un tagad to turēšu šādi, un ieliksim iekšā, turēsim, lai tas negrimst. Pasties, kas tur notiek? Ledus kūst, jā, bet kūšanas rezultātā man vajadzētu veidoties pilieniem. Un kādā veidā rīkosies ūdens pilieni? Viņi ies apakšā. Jā, tad redzēja, kur man ūdens piliens sanāk, jā, ir veidojas. Un tas ūdens piliens, protams, Negrib. Viņš turās, bum, un aiziet uz leju. Tas ir kā, man liekas, ka tas ir eļļa, bet tas ir ūdens. Jā, nu bet ūdens eļļā. Jā. Protams, ja mēs šitā te paņemam, ja, tad mums ir, kur atkal jauns piliens savācās, un tādā veidā, kur bum, pilnīgi var ar to paspēlēties. Ja. Tieši blīvuma dēļ, tad šādi te tikai glāze ar eļļu, ledus gabaliņu, un var pārbaudīt, kā tas darbojas. Vēl, ja ledum pievienot kaut kādu krāsvielu, tad varētu pilnīgi redzēt krāsains tos ūdens piliens, kas tur nolaižas. Zini? Jā. Man ir žēl, ka mēs neko negatavosim ar to eļļu. Jā, nu šitā eļļa man tieši eksperimentiem paredzēt, jā. Un rekur, te, ja paskatīties labi, es to arī otro ledus gabaliņu laidīšu lejā, tad pamazām tas grimst. Un, ja mēs pastīsimies, tad viss, kas ir ūdens apakšā, tad viss man tur savācās pašā apakšā. Redzi, rekur, man pamazām veidojas tāds. Es iegriezīšu. Var parādīt citu pusi. Ņem skatās. Zini, kāda tur ūdens pilieni apakšā? Skaties, tie pilieni nesajaucās savā starpā kopā, bet tā turās interesanti. Tava ideja ir pieliet klāt ūdeni un paskatīties, kas būs. Ja? Rekur ir ūdens. Ņem ūdeni, lej klāt un skatāmies. Galvenais nepārlej pāri, kas tad mums veidosies. Ja mēs redzam, kad ūdens mums grimst lejā, vēl lej. Skaisti. Tas ir ūdens, mums ledus gabaliņi. Tas ir kā alvā ūdenī. Jā, nu, tieši tā, ļoti interesanti.
Jā, nu redz, un skaties, mēs, kad ielējām tie ledus mums rekur uzpeld ūdenī, bet ir nogrimis eļļā. Ja? Nu, tāds ļoti interesants un, protams, ka noslāņojas. Nu, kā jau vienmēr. Eļļa zupa arī vienmēr ir augšā. Bet tas ir vienkārši zupa, tas ir eļļa zupa un ūdens ir. Ūdens ir nedaudz un eļļa ir daudz, jā. Mēs pamēģināsim uztaisīt nevis ar eļļu kaut ko līdzīgu, bet ar ūdeni. Tikai un vienīgi ūdeni. Kā var uztaisīt ūdeni 2 slāņos? Tu zini? Nē. To līdz es parādīšu. Un kā reiz to var pamēģināt katrs savā mājā. Man šeit ir 2 ūdens glāzes. Jautājums, kā uztaisīt, kad vienā no glāzēm blīvums ir lielāks? Sāli? Jā, tieši tā. Ja mēs pieliksim klāt sāli, cukuru? Vai arī cukuru, tad kaut ko mēs tajā ūdenī varam izšķīdināt un mums kļūst blīvāks. Skaties, kā mēs varam pārbaudīt blīvumu? Redzi, man tur ir 2 pludiņi. Saucās areometrs. Šis ir viens no tiem. Un te rekur, ja mēs skatāmies, man ir iedaļiņas. Man sanāk tā, ka 1000 ir šeit. Tad tas ir tik dziļi, cik man ūdens sanāk. Ja ūdens blīvums ir sanāk 1000 kg uz 1 kubikmetru. Tad sanāk tā, ka šis pludiņš man nogrims, ja mēs liksim to eļļā, bet skaties, mēs tagad ieliksim to ūdenī. Tas rekur uzpeld un pasties. Vai tu redzi, ka tur līdz tā augšējā līnija, kas tur ir, mums ir, līdz pagriezīšu tā, lai tu labāk var redzēt, ir 1000. Kas ir apakšā par materiāliem? Tas ir svins, svina lodīts. Kas ir apakšā? Tas speciāli vēl klāt ir pielikts, lai izskatās pēc kaut kāda vaska vai kaut kā tāda materiāla, kas visu to padara, lai tas noturētos. Bet, rekur, mēs varam, te pat interesanti ir tā, ka 1000 grami uz litru, tas ir ūdenim, ja tā ūdens temperatūra ir +4 grādi. Nu, tāds visblīvākais ūdens, bet tikko ūdens sasils, tad tam ir nedaudz mazāks blīvums nekā 1000. Un te mēs arī varam redzēt, kur 1000 viņš nedaudz dziļāk iegrimst. Ja, bet pieņemsim, ka tas ir 1000. Un tagad mēs pamēģināsim piejaukt klāt sāli. Šādi te 400 grami. Un mēs paņemsim, reku, man ir sāls. Parastais varāmais sāls. Šeit mēs nežēlosim, iebērsim tiešām daudz. Te var tur, nezinu, kaut kāds 5, 10 karotes. Kāpēc ne cukuru? Cukuru taču labāk. Tu domā labāk šķīst? Jā. Bet nu mēs izmēģināsim, iedomājies, jūrā tev ir cukurs vai sāls? Sāls. Sāls. Nu, mēs pamēģināsim uztaisīt jūras ūdeni. Nu, tas būs daudz. Nu, paganāvis jūrā, tu zini, cik daudz ir sāls iekšā. Tas ir tik ļoti sāļš, ka nu tik. Tur tas, ko mēs piebēram, tas pavisam nedaudz. Rekur ņem maizi, izmais to, lai viss būtu, cik nu ir iespējams, lai izšķīst. Skaties, mēs šeit esam daudz ko izšķīdinājuši, vēl nedaudz ir palicis apakšā, bet tagad skaties, lai mēs pārbaudītu blīvumu, paņemsim mērcilindru, dod vienu mērcilindru šur. Jā, ieliesim tur iekšā un iegremdēsim to pašu pludiņu. Pastīsimies tā, pagaidi, es ieliešu. Citu vai vārētu? Nē, to pašu, jo tas pludiņš mēs izmantosim, ja nu pavisam mums ir blīvs. Ņem. Un tagad liec iekšā. Uzmanīgi. Laid vaļā. Ha, tu redzi, ka? Jā. Jo, ja ir blīvums lielāks, tad pludiņu to pašu, kas ūdenī iegrima tik dziļi, izspiež ārā. Tad blīvāks šķidrums ceļ augšā to, kas ir iegremdēts. Tik tiešām te ir vairāk nekā 1060, ja? Tad jāņem tik tiešām tas otrs, ņem to otru. Šo mēs ņemam ārā un pamēģinam liec iekšā. Apriekš, kam liek cita? Jo, paskaties, te man ir līdz 1060, pareizi? Jā. Bet te redzi, 1060 ir augstākā vienība, un tad redzi, viņš iet līdz 1120. Un rekur, tas nozīmē, ja es tagad to paskatos, tad man ir redzi līdz 1090 apmēram, jā? Kāpēc tā notiek? Kāpēc viņi darbos atšķirīgi? Tādēļ, kad te apakšā masa ir cita. Ir aerometri, kas pieņemsim, ja es paņemšu, man ir dažādi, tā, kā saka, tieši tāpat kā dažādi pludiņi. Viens iegrimst dziļāk, otrs izpeld vairāk, ja? Vienkārši kā viņi ir noregulēti, un tie pludiņi ir dažādi noregulēti. Un tāpēc mēs varam redzēt, ka te man ir, es varu teikt tā, apmēram pa 9% lielāks blīvums nekā ūdenim. Tā līdz arī pārbaudīsim. Skaties, tagad
Mēs to varam pārbaudīt šādi. Paņemsim šeit glāzi. Mēs izmantosim olu. Un ja mēs paņemsim, ieliesim ūdeni, liec iekšā olu, tikai uzmanīgi, nemet, liec uzmanīgi, ja? Hop, un redz, kas ir. Ola ko dara? Grimst. Grimst. Tagad mēs paņemsim, tagad izņem ārā un liec te iekšā. Droši, ja? Un uzmanīgi liec tur. Un ola peld. Nozīmē, tāpēc arī jūrā daudz vieglāk var peldēt. Un tagad mēs pamēģināsim ar šo uztaisīt vienu ļoti interesantu eksperimentu. Bet jūra tad ir grūtāk nirt? Jā, jūrā ir grūtāk nirt, pareizi. Baseinā ienirt būs vieglāk nekā jūrā. Jā. Jo tu vari daudz labāk ienirt iekšā. Tāpēc kuģi peld pa jūram. Nu, un tos ir lielākas. Jā. Protams, bet zin kā īstenībā interesanti, tajā brīdī, kad kuģi peld pa jūru, Jā. viņiem ir viena iegrimes līnija, kad viņi iepeld iekšā upē, piemēram, Daugavā. Ja? Tur, kur no ostas tālāk iekšā pasažieru kuģi nāk iekšā, tad, kad viņi nonāk upē, tad izrādās, ka tie kuģi iegrims dziļāk. Jo ūdens nevar izcelt viņus tik ātri un tik viegli ārā. Jā. Un tādā veidā sanāk, ka jūrā noteikti paceļās augstāk. Gan Baltijas jūrā ir ļoti maz sāls. Skaties, ko mēs tagad izdarīsim? Ņem ārā olu. Mēs izdarīsim šādi. Pamēģināsim uztaisīt, redz, vienā gadījumā ola mums peldē augšā, otrā gadījumā ola grima. Es paņemšu zilu krāsu un piejauksim te nedaudz. Šajā vietā mums zila krāsa būs. Tās mums būs blīvais ūdens, kuru mēs uzliesim šeit. Skaisti. Un tagad uzliec virsū olu. Oi. Uzmanīgi, nu tā lai. Un mēs pieliesim šeit klāt zaļu krāsu, vēl dod šo zaļu, bet te mēs piepilnāsim burtiski vienu mazu pilieni. Ja tā, lai nebūtu pārāk daudz. Šādi. Kāpēc? Zaļa? Nu, lai būtu gaiši zaļš. Mēs nedaudz iekrāsosim tā, lai mēs ļoti labi varētu redzēt robežu. Tagad skaties, lai tie abi šķidumi nesajauktos, jo te man ir blīvais ūdens, sāls ūdens, un te man ir vienkārši no krāna ūdens. Ja? Tad man ir jālej tas uzmanīgi uz olu. Ja? Rekur, paņem un to pamēģini. Bet lai tā, lai strūkla tievā strūkla strāpa uz olu, un tad nesajauksies. Nu, un tagad skaties. Jā, ir redzams, bet viņš jā, zilais šķidrums, kas bija apakšā, vairāk nedaudz sajaucās ar to zaļo, ko tu lēji klāt. Rezultātā sanāca tāds interesants efekts, bet pasties, kas interesants sanāca. Ola neskarās dibena, jo man apakšā ir blīvāks šķidrums, un augšā man nav tik blīvs. Un rezultātā es varu redzēt, ka man arī pēc krāsas ir atšķirība, un blīvākais šobrīd turās apakšā, un ola peld it kā pa vidu. Ne augšā, ne lejā. Un skaties, var kā izdarīt šo? Iedomājies, ja paņemtu un neiejauktu klāt krāsas, bet uztaisītu vienkārši ar dzidru ūdeni. Sāls ūdens apakšā, ielej apmēram pusi, un tad uzlej virsū dzidro ūdeni, kā saka arī bez krāsām. Kas notiek? Būtu tas pats? Būtu tas pats, man ola peldētu pa vidu glāzē, iedomājies ola peld pa vidu glāzē, un tad tu parādi, pieņemsim tā. Tēti, kā tu varētu to uztaisīt? Ja, un tad sanāk tā, ka ja es ar sauli lieku, tad man uzpeld, ja es ar ūdeni lieku, man grimst, un tur interesanti, cik ilgi vajadzētu laiku, lai viņš aizdomātos. Bet pēc laikā tas taču peldēs augšu, tāpēc, ka... Pēc laika jau jā. Protams, ka pēc laika jā. Bet tikpat labi, tētis varētu būt diezgan gudrs un diezgan ātri arī saprast, kā to izdarīt. Bet ja to uzdotu saviem klases biedriem,
tad diezgan daudz domāt, pats interesantākais, ja visi viņi mēģinātu, beigās varbūt arī kāds uztaisīt. Jo, ja to vienmērīgi sevi, ola vienmēr vai nu nogrims vai uzpeldēs. Nepaliks pa vidu. Bet tieši tādā veidā var palikt. Ja ir vienāda... Ja ir vienāds blīvums visur, Jā. nu tad ola vai nu nogrims vai Nē, uzpeldēs. olai un kas ir viena. Tad sanāk tā, ka viņš var peldēt uz augšu, uz leju, bet vienalga, ja mēs teiksim tā, pietiek nedaudz uzsist, un tad neaiziet uz Jā. leju. Bet ja es tu uz vietas, tad viņš tur paliks. Vienalga būs, bet to dabūt ļoti, ļoti grūti. Jā.